viss sākās 2008. gadā ar iebrukumu Gruzijā. Lūk, šis bija tas punkts, kurš varēja mainīt visu situāciju pasaulē, bet, diemžēl, viņš aizgāja tā, kā viņš aizgāja, un tas iedrošināja Krieviju turpināt. Ja 2008. gadā būtu bijis savādāk un Krievijai būtu jāatstāja okupētās Gruzijas teritorijas un viņi saņemtu sodu, es domāju, ka nekādas Ukrainas nekas varbūt arī nebūtu bijis. Un šie soļi visi iedrošināja, un arī šobrīd esošais miera plāns un viss pārējais ir tā bīstamākā lieta no manas skatu punkta, lai tas neiedrošina nākamajam solim, kur Krievija spēja pārliecināt savu sabiedrību, savus pilsoņus, mūs nekur nesod, mēs varam iet tālāk. Un tas ir tas trakākais, kas var būt šajā stāstā, un tas ir visbīstamākais šajā karā, jo tu par noziegumiem netiec sodīts.